Paskaties, kādas mašīnas brauc. Interesanti, kurš tagad gads? 1984. vai 2014. Pagājuši 30 gadi un ainavā nekas nav mainījies. Tā pati trase, tās pašas Volgas. Leģendārās sacensības Dzintara aplis joprojām dzīves. Uz šā gada pirmo sacīksti sagatavoties paspējuši 16 Volgu braucēji un 19 žiguļi, kā arī 7 vēsturiskās formulas. Skatītāju gan nav tik daudz kā senajos laikos, bet kāds tur brīnums. 80. televizorā bija tikai 3 kanāli, kur visos rādīja Brežņeva bēris, bet dzīvē pa visu pilsētu varēja atrast labija vienu sabiedrisku pasākumu nedēļā. Skaidrs, ka trībīnes bija pilnas, taču arī tagad skatītāju netrūkst. Jautājums vienīgi ir par autosporta attīstību, vai tai ir jānotiek. Man kā skatītājam gan vairāk rūp, lai būtu daudz spēkos līdzīgu mašīnu, nevis viena baigi dārgā un baigi ātrā. Labāk skatīties, kā bars pazīstamu čaļu gāž ar tiem pašiem žiguļiem. Autošosejā vissvarīgākās ir cīņas barā, un to pietiek, ja visi brauc arī ar žiguļiem. Tiem, kas nav pārāk informēti, jāpasaka, ka žiguļi arī vēl dalās divās klasēs – 1300 kubikcentimetru un 1600. Tie pirmie, protams, ir bišķu lēnāki, bet tas nekas, konkurentu pietiek. Ātrijos žiguļos pa priekšu brauc Pēteris Laipnieks. Viņš šķiet varētu būt stipri jaunāks par savu auto. Aiz viņa visu sacīksti, bet bez sevišķas tieksmes apdzītgāš rallists Ivo Ķilpas, kurš gan varētu būt vismaz vienā vecumā ar savu šosejas auto un kuram šķiet uz asfalta traucē rallija niķi. Pārāk augsta mašīna un asas aizlaustas trajektorijas. Pavisam maz, un viņš varētu ar Pēteri cīnīties. Klausies, kā tev tu tomēr no rallija nāc? Kā ir braukt tādā barā? Barā man nepatīk. Vienam pašam patīk labāk. Nekad nesaprats, kā tur barā ņemās. Tu tik tagad Pēterim klāt, tu zināt, kā ņemdzīt? Nu, tās jau tāds nianses. Gaidīt, ka būs? Tur tā, kaut kur uz kaut kādiem dullumiem, vai mašīnas. Kaut ko droši vien tā, bet tā, ja man tur katrā aplī būtu pa 3-4 barā, es nezinu. Tas man nav. Tā pieredze te nav? Nē, es nezinu, kā viņi te iekšmalā tur lienas nav saprotams. Vai tu pats jūti, ka tev trajektorija atšķirās no pārējiem braucējiem? Es jau jūtu visu laiku, man visu laiku šķērsām ir. Es nezinu, kas man kaut kas vispār nav skaidrs. Jo tu uzkrītoši tā visiem, šeit ritiem pilnīgi savādāk slīd līkuma izējā nekā pārējiem. Es nezinu, man vienkārši pēc rallija liekas, ka pēdējā mirklī jābremzē, bet šeit kaut kā izskatās, ka ir ātrāk jābremzē. Cik tev bieži gadījies apdzīt kādu? Bieži, arī atpalicējis. Šodien tikai atpalicējis, ne? Nē, bija pirmajā braucienā arī vēl pacīnījāmies. Kā aiz muguras rallis nesās? Šķērsām iet. Kad bišķi lietas parādījās, kā tā bija sajūta, noturēs līdz beigām? Sāk uzmanīgāk braukt, bet likās, ka tomēr neslīdēja. Nevarēja saprast īsti. Pieredzējušais autokrosists Aivars Laipnieks ir izvēlējies braukt ar 1300 kubikcentimetru žiguli. Iespējams, lai nebūtu dēlam Pēterim jātaisnojas, kāpēc Pēters ir lēnāks. Tagad vismaz labs arguments. Motors mazāks, bet garlaicīgi nav nevienam. Aivar, klausies, kā tev ir? Ar to mazo mašīnu, tu skaidrs, ka tu to puiku nenoķers, bet kā tu pašcieņu saglabā? Es vienkārši tiecos noķert. Mērķtiecīgi tiecos. Tas ir viss vēl. Kur tev paķēriens? Kāpēc tagad atkal atgriezies autosportā? Zinu, kad mana vēsture ir tāda, kad es 8. 9. klasā, 8, 9, 10, 11, es biju pa tiesnesi. Tas visu laikam tā saindēšanās veidojusies no pirmsākumiem pa tiesnesi, un pēc tam jau tālāk to jau šoseja aizgājis krosu, tas bija kaut kāds saprotamāks sākumā, pēc tam rallis, un tad beigās domāju, iekāp puikas vienā gonka puikas žigulītī, ka šis bija prom savās citās sacensībās, paķēri. Arī mazajos žiguļos liels cīņas, un tajās uzvar Pēteris Ziemanis. Kur tev paķēriens braukt ar vecām mašīnām? Tāpatām, es domāju, tāds relatīvi saprotams sporta veids strādājošiem cilvēkiem. Mašīnas tīras, smukas, diezgan ātri brauc un pasākums arī nav dubļains, nav netīrām rokām diezko. Vasarā, tā kā siltāks laiks, var uzcept gaļu un atpūsties. Normāls tusiņš vairāk vai mazāk. Kas ir vecāks, tu ja mašīna? Pēc papīriem mašīna. Šogad Dzintara aplī jaunums. Pavisam svaigs sacensību organizētājs.
Geto Family sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, Antīku automobīļu klubu un Rīgas motoru muzeju. Viņu specializācija līdz šim bija jauniešu komandas un ekstrēmie sporti, bet šogad Geto pievēršas ne tikai bērniem, bet arī veciem cilvēkiem un vecām mašīnām. Sacensības bija noorganizētas ļoti labi, un arī par skatītāju izklaidēm un ēdināšanu bija padomāts. Antīgās automašīnas tad nāk pirmkārt modē jau pēdējos 5 gadus, man pašam gan Žiguls, gan Volga. Un man jau sen bija interesi iesaistīties šī pasākuma organizēšanā. Šobrīd sanāca tā, ka mēs esam vienojušies ar CSDD par to, ka šajā gadā mēs esam uzņēmušies šo rūpi. Cerams, ka arī mums viss izdosies nākotnē. Tā kā man vienkārši pašam ļoti tas iet tuvu pie sirds, līdz ar to es arī redzu, ka mums šeit ir liels potenciāls, ko mēs varētu darīt. Kāda ir būtiskākā atšķirība rīkot autosporta sacensības vai bērniem tur tos basketbolus, florbolus vispārējo? Pirmkārt, jārēķinās ar autosportistu ļoti ambiciozi cilvēki. Viņiem, ambīcijas ir ļoti lielas, nevienmēr viņas iet kopā ar to darīšanas iespējām. Kopumā, protams, viņi atšķirās. Jaunieši ir vairāk vadāmi, vecie ir tādi jau kūtrāki ar savām kādām tradīcijām un tā, bet tas tā pavisam tieši un atklāti. Tā kā es domāju, ka mēs strādāsim, būsim korekti un arī vecie pavilksies uz tādu, savu veidu tādu pozitīvo šoviņu. Vēl Dzintara aplī notika arī vēsturisko formulu brauciens. Tajā visus iepriecināja un pirmo vietu ieguva formulu veterāns, īsteru vēsturisko formulu klasē Ivars Krūmiņš, kurš pats ir 1941. gada modelis, bet joprojām brauc diezgan ātri. Kurš vēl tā varētu? Pienācis laiks lielākajām un svarīgākajām mašīnām – Volgām. Te uz starta gana daudz dalībnieku, bet ir redzēts arī stipri vairāk. Laikam sezonas sākums. Pirmajā braucienā izstājas Jānis Tomsons, bet uz otro ir klāt kā likts. Kas tev pirmā braucienā notika? Pirmais brauciens, pirmā sacīksta šī sezonā, motors svaigs, jauns, parādījās balta dūmiņa aizmugurē un principā es sabijos par ieguldījumu, kurš ir izdarīts pa ziemu, ja? Vienkārši nobrauc maliņā. Bet kas te izrādījās, pasties, viss normāli? Par vienu blievīti eļas noplūdīt, kas uz izpūtēju trāpīja, ko mēs veiksmīgi arī novērsām. Kā parasti starp līderiem ir arī Andrejs Paupers, kuram patīk mierīgs, relaksējošs braukšanas stils, bet mudīgais auto ļauj vienmēr cīnīties pirmajā trīniekā. Viņam šoreiz jauns konkurents uz pirmo vietu – Ainārs Šēnfelds. Viņu satiekam mirkli pirms otrā brauciena. Šodien pirmais brauciens nav labākais tavā karjerā? Jā, Volgās noteikti labākais. Tu tagad dodies noturēties otrajā braucienā? Cerēsim. Mēs turēsim īkšķi. Rādīs, jā. Tu pats skrūvē mašīnu vai mehāniķa brigādi? Vienu lielu daļu pats, un tam man palīdz Mareks Matvējums un Bruno Bēka. Tie man ir divi, kas zina visu, jā, un tie ir daudz darba ieguldījuši. Un tā rezultāti. Volgas klase ir Latvijas čempionāta pirmais posms. Pirmajā vietā Ainārs Šēnfelds, otrais Andrejs Paupers, bet trešais Marģers Pinkulis. Ja tu uz labo pusi, to jau redz, ka organizācija līmenis ar katru gadu auga, dalībnieki auga. Ja kādreiz Žiguļi bija 4, tad viņi bija 16, tagad viņi 24. Cerams, ka formulas arī būs tā. Tā kā vēsturē ir nākotne. Un kā jūs tiekat galā to, lai kāds nesāk briesmīgi tur vīlēt un censties tā nenormāli atrauties no pārējiem? Vakar mums mašīnas tika noblombētas, motori 2 vietās, tā kā gan Volgām, gan Žiguļiem. Tā kā, iespējams, rudenī vērsim vaļā un tad... Pazaudēties rezultāti? Tikai nes. Sezonas pirmā sacīksta vēsturiskiem spēkratiem galā. Bet, ja gribat redzēt vēl, Dzintara apļakaus šajā gadā tiek veidots no 7 sacensību posmiem, kur nākamais otrais posms ir paredzēts jau pavisam drīz, 18. maijā Pērnavā. Dzintara aplis sezonas noslēdzošās sacensības norisināsies 14. septembrī Biķernieku kompleksējā sporta bāzē.